Pagājušajā sezonā šeit Altenbergā Latvija bija savādākā sastāvā. Aparjodas vietā bija Elīna Ieva Vītola. Šodien aparjoda bija krietni augstākā pozīcijā par Elīnu Ievu Botu. Un nopelnīja šo godu pārstāvēt komandu stafetē. Pārējās, nu vēl izmaiņa, jā, ka šodien pagājušajā bija Upītera Bogdanovu. Šodien būs robežniece ar Bogdanovu. Lūk, izmaiņa Bogdanovai, jā, Bogdanovai. Atkal šeit Altenbergā tikai ar citu pārnieci. 5 sekundes simtaļas piekāpjas Kendija aparjodē. Šeit Latvijai liels plus arī, ka uz trases lejas daļu iespējami vēl lielāku šo ātrumu attīstīt un pietuvoties labākiem rezultātām. 0,24 sekundes. 4. sekundē atpaliek Latvija no Amerikas Savienotajām valstīm, kad brauciens sāk vakardienas. Divnieku maču uzvarētāji Mārtiņš Bots un Roberts Plūme uzvarēja viņu ļoti pārliecinoši. Paši gan bija arī nedaudz pārsteigti, izdodas jau sadaldēt Latvijas deficītu pret ASV komandu līdz 0,21 sekundē. Joprojām Latvija atpaliek no ASV komandas rezultāta. Vēl tuvāk tiek Latvija, atpaliekot 0,14 sekundes. Tikai jau vēl tuvāk. Labi. Un ar 8 sekundēm handikapā brauciens sāk Kristers Aparjods. Aparjoda uzdevums ir pēc iespējas lielāku tagad sagādāt pārsvaru Latvijas komandai pār ASV komandu. Robežniece un Bogdanovu būs tās, kas dosies aiz Aparjoda trasē. Aparjodā vakar 4. vieta kungu sacensībās. Kopumā labs rezultāts. Pēc pirmā brauciena Aparjods bija zemāk, bet izdevās 2% summā tik līdz 4. vietai. Visi 3 Latvijas kungi vakar bija labāko desmitniekā. 4. bija Aparjods, 6. Gins Bērziņš, 10. Kaspars Rings. Labs brauciens Kristeram šobrīd, un Latvija ir priekšā ASV komandai jau 4 sekundes desmitdaļas. Tas ir liels pārsvars un būtu ļoti vēlams to palielināt vēl vairāk, vēl labāk rezultātu sasniegt. Labi trāpīja šeit līnijās Aparjot, šeit vēl trasa ir garākā iepriekš, un 0,73 sekundes robežniece ar Bogdanovu. Vakar viņām 4. vieta. Pēc pirmā brauciena robežniece ar Bogdanovu bija 5. vietā. Pirmais brauciens viņām neizdevās tik labs kā otrais. Otrajā mēģinājumā viņas jau bija ar otru labāko rezultātu starp visām ekipāžām, un summā tas gan neļauj tikt augstāk par 4. vietu. Bija šāds tāds problēmas robežniecei Bogdanovu, izdevās tās novērst, un brauciens turpinās. Latvija joprojām ir priekšā Amerikas Savienoto valstu komandai. Cik daudz priekšā tojoties finišam. Šeit mēs jau uzzināsim nākamajā laika ņemšanas vietā, ka tās ir tikai 3 sekundes desmitdaļas vairs palikušas. Šeit vairs nedrīkst atļauties pat mazākās neprecizitātes pieļaut robežniece ar Bogdanovu, lai būtu Latvija vadībā pret ASV komandu. Šeit jau jāfiksē rezultāts, un tas tiek fiksēts Latvijai 0,43 par labu. Lieliski. Latvija kļūst par sacensību līderiem.